Labdien, dārgie klausītāji un skatītāji! Šodien prēmijam sarunās un darbībās mēs braucam Makšerē. Jā, mēs taisīsim video. Kā tev liekas, vai šodien būs laba copa? Nu, nevaru pateikt, bet pagaidām saulaina diena, noteikti zivs varētu būt uz drusku augšu. Braucam, skatīsimies. Kā ir, tā būs. Totāli neraža. Ūdens tik augsts, ka mēs netiekam pie upes klāt. Ja es mums kādu citu vietu, varbūt sanāks labāk. Jā. Pagaidām visur bija augsts ūdens līmenis, mēs mainām vietas, braucam uz citurieni. Copa pagaidām nekāda, bet mētājam un skatāmies. Var runāt? Kāda ir pagaidām situācija? Nu, man ievelka gandrīz zemūdens. Nu, tur tev kaut kā tur rausta, bet, nu, copa paliek labāk un labāk. Tagad drusku ir apkluss. Nu, īsāk sakot, pagaidām bez zivīm. Jā. Ir pirmā zivs. Jā. Knapi izvilka, ja pieliek tūplānā ļoti lieliski. Tikko runājām par ēnu nav pirms dažām sekundēm. Un izvelk ārā vienkārši. Mainam pozīciju? Jā. Mēs kustamies uz molu. Skatīsimies, varbūt, kas tur noticis. Viens zivs jau bija, bet, nu, mazāk par mailīti. Labi, ejam. Okay, man pirmā zivs ļoti maziņa. Vienai bija ļoti tuvu, bet, nu, aizbēga. Lēkā, nu jā, un lēnām mēs kaut kā viņu varētu iemest vai ielikt, un viņa iet iekšā. Okay, jau trešā zivs, pagaidām mazās, nu, tur ir jau bijušas tādas, nu, lielākas, bet, nu, šī ir mana trešā, un es to noķēru, mēs laidīsim laikam apakaļ. Mierīgi paņemam un ielaižam. Tāda ir tā makša. Gaidām. Varbūt cope. Paga. Nu. Vēl kā? Kaut kas tur notiek? Jā, wow, milzīga! Milzenis! Tas ir kaut kāds sapaliņš vai raudiņš vai kaut kas tāds. Es pat īsti nezinu. Tā pagaidām mums iet. Rekā raust. Laba aktivitāte. Ja jau ievelk zem ūdens, tā jau tev būs. Ir sāniski. Vilme. Man zivs! Kur? Kur? Cik daudz zviņas. Jā, un asins, protams, arī. Nu, laidīsim taču iekšē. Nu, mēģini. Vari laisties! Nu, ko daram šodien? Finišējam? Jā, laikam šis bija, šis varēja būt pēdējais metiens, bet, nu kā, vēl uzmetīsim kaut kādu pēdējo un skatīsimies. Nu, labi, bet laikam jau jābeidz. Nu, vispār jau jā. Makšķerēšanās ziņās! Nu, kā mums gāja šodien? Labi. Kaut ko noķērām? Jā, laikam 7 zivis. 7 zivs, visas bija lielās tikai? Nē, viena bija liela un pārējais bija maziņas. Jā, nu mēs šodien atbraucām pie upes, redzējām, ka ļoti augsts līmenis un ļoti liels vējš. Pārvācāmies pie Gaujas, šeit labāk izskatījās. Sākām vietā, kur nepārāk labi ķērās, ne? Jā, un noķēra pirmo zivi. Tur bija diezgan, tur bija maz vietas un uztaisījām, sagatavojām barību, sametām, bet, nebija gluži labi. Ja mēs runājam par kādu barību, tā bija zivju barība, kā viņu uztaisot. Zaļais marcipāns garšo visiem, ļoti salda. Uz āķīšu likām baltos tārpiņus, tie kā vienmēr mazajām zivtiņām strādā. Makšķers mums bija dažādas, garākas un īsākas. Un dziļums arī izmantojam dažādas. Mums uz seklāku dziļumu ķērās varbūt mailītes, uz lielāku dziļumu dabujām arī vienu izskatījās, ka sapaliņu.
Kopumā, kā tu teiktu, šodien veiksmīgi cope vai nē priekš vakar? Vidēji, bija labāk kā pagājušais. Pagājušais es noķēru 5 zivis un otrs noķēra tikai, tu noķēri 0, bet šodien jau tu noķēri 2 vai 3 un es kaut kādas 4 laikam. Taisnība, šoreiz es jau mazliet biju iemācījies makšķerēt un man veicās labāk. Vai mēs brauksim atkal uz šejien kādreiz? Protams. Patīk šitā vieta? Jā. Labi, tad tiekamies makšķerēšanas prēmiju sarunās. Un atcerieties, ja kaut kur nav un jums nepatīk un nav laba vieta, kur jums nav vērti, pārcelēties un atrodat labāku. Atā!